Autokrosa līdzutēji bija sabraukuši uz šīs sezonas 4. autokrosa posmu Liepājas pusē esošajā Priekulē. Pasākums vienreizējs kā nekā vairākās ieskaitēs. Vadošie līderi varēja priekšlaiks nodrošināt savus čempionu titulus. Kaut vai zem palielināmā stikla te bija Reinis Lilenšteins no priekšpiedziņas ieskaits ar 1,6 litru motoriem. Un zem šāda atbildības sloga Reinim izdevās avarēt jau sākotnējos treniņos. Kūlenis iespaidīgs, lai gan rezultāts netika izbojāts, jo iepriekš uzrādīts labākais apļa veikšanas laiks, tāpēc pirmajā atbildīgākajā braucienā Lilenšteins arī ar visu sašķiepto jumtu bija uz starta. Gods kam gods šo braucienu novinnēja. 2. vietā šoreiz gan ātrais Ritars Zobens, 3. vietā viltīgais Andis Kļava, bet 4. nepārtraukti bakstot Kļavu Andis Skolmeistars. Priekšpiedziņas ieskaitē ar 2 litru dzinējiem neapturami bija 2 braucēji. Juris Spīts pa priekš visiem un Toms Ziedāns Spīķa putekļēnā. Šādā secībā arī šie sportisti finišēja pirmajā kvalifikācijā. Starp citu skatāmākā cīņa šajā braucienā izvērsās par 3. pozīciju. Čempionātā te debiju piedzīvoja amatieru autokrosa cīņās rūdītais Sandis Žebeks un ar sen neredzētu augstasinību šajā 3. vietā viņš ierindojās jau pirmajā pagriezienā. Nekur tālu gan nebija ne Ainārs Kēnigsbergs, ne Jānis Miščenko. Tiesa apļiem ritot, abi Žebeka sekotāji nosprieda pacīnīties savā starpā, un pusapli pirms finiša vinnētājos Miščenko. Brīvējā ieskaitē vienalga aizmugures piedziņas spēkratiem vai pilnpiedziņas aparātiem. Pirmajā braucienā sensācija. Uz starta nebija viens no pakaļpiedziņas lielākajiem guru Jānis Kozlovskis. Viņam rīta pusē noklapēja motors. Šādi visas kārtas parādīt sev no labākās puses starp klasiskās piedziņas braucējiem tika Raimondam Jārānam. Diemžēl arī viņam neveiksme. Jā, brauciens nolidots pa priekš visiem, bet sods par izraisīto falšstartu viņa atmet tālu aiz citiem. Cerības uzvarēt gan Jērāns saglabāja, kā nekā bīstamākais konkurents no pilnpiedziņas nometnes. Ints Jēršaus mocījās ar motorlikstām, un šajā braucienā uzvar tikai Eduardam Iesalniekam. Aizmugures piedziņas bagī klasē ar 600 kubu motoriem šīs sezonas līderiem pogas centās izgriezt vēl 2 – Pēters Vočtavs un Jānis Boks. Pēdējais pat uzņēmās vadību pirmajā kvalifikācijā. Tiesa turpat pēc starta saņemta dunka sānos no Kaspara Bumbiera puses, bet 100 metrus tālāk, pieplīdzot Jānim Baumanim, apmests Kūlenis. Brauciens apturēts, un tobrīd līderos esošajam Vočtavam, kurš pamanījās visus apšmaukt, pa pirmā līkuma iešmalu nācās visus sākt no jauna. 2. mēģinājumā mierīgāk uzvaru Bumbieris, aiz viņa putekļos sekoja Baumanis, bet 3. Liškovskis, kurš pēdējos apļos pievārēja Vočtavu. Aizmugures piedziņas Žiguļu ieskaitē pirmajā braucienā dominēja šogad vēl nepieveiktais Imants Kolomēnskis, sekotājos atstājot Kristapu Maševski un Ediju Zīmzu. Atlikušajos braucienos gan viss varēja izvērsties savādāk. Maševskis ar Zīmzu taču sāka spriest, kā kopīgiem spēkiem apstādināt Kolomēnski. Tā arī bija. Visi Žiguļu braucēji nostājās uz starta, gaidot Luksforu zaļo signālu, taču Luksfors todien vairs neiedegās. Visi kūkoja gaidot pienācīgu trases laistāmo cisternu, jo iepriekšējā bija žēlīga un aklās vistiņas trases putekļos neviens nevēlējās spēlēt. Karogi plīvoja, pūkstens tikšķēja, saulīts spīdēja, līdz trasē ielidoja gaidītā ūdens muca. Tiesa pacietībai bija jau pienācis punkts. Latvijas autokrosa čempionāta posms tika atcelts pēdējā 10 gadē, kas tāds noticis pirmo reizi.